Labdien! Tā bišķi samulks, ka man reizē pieaicināja Petam. Ko es gribētu teikt, ja klausījos smaidu? Jā, vienmēr jau kaut kādas tās trakās idejas, jeb sapņi, kādam viņus ir jāsāk kustināt un realizēt, un tad, kad sāk kustināt, viņi arī piepildās. Dzīvē droši vien tādiem trakariem ir rastas ļoti daudz un labas lietas, kur sākotnēji varbūt liekas, kur nevar izdarīt, un finālā ir ļoti labs rezultāts. Par dzimtsrakstu droši vien tāpat kā daudzām citām lietām, kur var aprunāties tikai ar savējiem un sešiem šīs lietas nesapratīs. Tas ir tāpat kā uzkāpjot kalnos, kur zini, kāds ir sajūtas, viņš 4000, 5 ir 6, un runājot ar tiem cilvēkiem, tās sajūtas var izbaudīt tikai tur. Un, ja jūs sakat, ka dzimtsrakstā šie gadījumi droši vien ir daudz un dažādi, un tie cilvēki nāk pie jums uz svētkiem. Pērlītes jāsašķiro, tās zelta pērlītes, tās ir tās, kuras es izmantoju. Tās krāsainās ir tās bezgala foršās, kuras ļauj pašīšķi, ko vajag, ko tev ir. Tiešām daudz, kas liekas, un tad jau tikai vēlāk nāca atļaus, bet tas bija ļoti iegūms bija milzīgs, jo viss tas ne tikai, tas bija kā tehnisks teksts vai lietiņš, bet tā bija cilvēka dzīves. Gadiem. Jā, šajā brīdī es sapratu. 4 paudzes. Ja jums ir 4 paudzes, vaidogas unikāls, tad tas ies iekšā. Pārējais viss bija tas ūdens, ko nācās noliekt un pateikt cilvēkiem, atvainojiet, tad jūsu bildi grāmatā neiegāja, jo 100 gados ir Latvijā ir ceļš ar vecākām bildēm, jo mums ir bijuši traģiski laiki, izsūtījumi laiki, un, piemēram, tev, Guna, nonāca fotogrāfijas tavā rīcībā, kas ir izceļojuši gan Kurzemnes kaklu, gan arī izsūtījumi Sibīrijā. Un iedomājieties, ko cilvēki, tātad viņi nedomāja ne tikai par kartupeli, piemēram, vai kādu kartuli, ko paņemt līdzi. Viņi paņēma līdzi arī sev dārgas lietas. Un šīs lūkas ir tev. Daudz pārsteigts. Jā, Šī ir Undas vecmāmiņa, un šī ir viņas bērnības draudzene, un abas ir saliktas pilnīgi jātus, nezinot, ka abas ir garušas bildes. Paldies, man ir paloģu dārs. Daudz liels paloģu dārs. Tev pasaks izdevās, tas nebūs. Redakcija mans pasaks. Nē, es tev ietu. Jā, tāda grāmata tieši.